Un, protams, būs arī laika ziņas. Sveiks, Jāni! Sveiks, dzirdēt! Ja īsumā raksturojam laikapstākļus, tad jāsaka tā. Dienas laikā mēs varam mēģināt nedaudz vēl pasauļoties, bet vakarpusē un naktī gan jau jāsāk rūpēties par siltāku apģērbu. Tāds scenārijs mums sagaida arī rītdien. Gaidīsim laika ziņas, bet nu gan par dienas notikumiem plašākā izklāstā. Leģendāru dārgo Dienvidu tilta projektu apturēja un iekonservēja pirms gada, jo Rīgas domē pietrūka naudas. Tagad pilsētas vadība nolēmusi laust līgumu ar esošo būvnieku un izsludināt jaunu konkursu. Dienvidu tilta būvniecība Daugavas kreisajā krastā apstājusies pie nepabeigta apļa un neizbūvētas šosejas. Nevēl šī ir viena no populārākajām pēcpusdienas sastrēguma vietām Rīgā. Doma tomēr apņēmusies zelta projektam punktu pielikt kā plānots nākamgad. Celtniecības darbus tilta 3. kārtā, tas ir Bauskas ielas galā, iekonservēja pirms gada. Pilsētas budžetā neatradās trūkstošie 17 miljoni latu, lai tiltu savienot ar vienības gatvi. Pats tilts jau bija uzbūvēts par 135 miljoniem, slāvu aplim un estakādēm iztērēts 158 miljoni, savukārt 3. kārtā jau ieguldīti turpat 11 miljoni, bet darbi atstāti pusratām. Pagājis vesels gads, un pašlaik valsts statistikas pārvalde kļūdaini uzrāda, ka satiksmes objektu būvniecībā ir deflācija. Uzskaitams 9% deflācija, savukārt mūsu visi materiāli vidēji kļuvuši par 30–40% dārgāki. Doma turpretī paliek uzticīga statistikas pārvaldei un tiltu cer uzbūvēt lētāk. Pilsētas galva paziņojas, ka nākšoties meklēt citus būvniekus, taču laust līgumu ar domi patiesībā bijusi pašu būvnieku ideja, saprotot, ka noteiktajā summā un termiņos iekļauties vairs nav iespējams. Tas gan nenozīmē, ka Rāvis atsakas no iespējas pabeigt tiltu. Viņa pārstāvētā uzņēmuma alianse Transporta sistēmas, kurā ietilpst Rāvjas konto būve, piedalīšoties arī jaunajā konkursā. Pretendēt var jebkāda kompānija. Esošie var pretendēt, jaunie var pretendēt, vietie no ārvalstīm, bet vienkārši esošais līgums mūs neapmierina. Mūs neapmierina tāda veida, ka iespējams traktēt deflāciju vai inflāciju, un līdz ar to savstarpēji vienoties mēs plānojam to līgumu izbeigt. Abas puses sola līgumu pārtraukt bez soda sankcijām, un kā viena tā otra ar smīnu noteica, ka gan jau viss nokārtošoties. Tāda esot iekšējā pārliecība. Pilsētai gan naudas tilta pabeigšanai nav vēl joprojām. To meklēt varētu Komercbankās vai valsts kasē. Pastāv arī iespēja, ka jaunajā līgumā ļaus būvniekiem pašiem piesaistīt naudu. Vilcināšanās projektu sadārdzina. Eksploatācijā 3. kārtu plānots nodot nākamgad. Kristīna Žilde, Rolands Polītis, TV3 ziņas. Šodien atlaistajā Saeimā darbu sāka jauns deputāts, jeb precīzāk sakot, deputāte Dita Rola no Zaļo un Zemnieku savienības. Viņa stājās Gundara Daudzes vietā, kurš ir kļuvis par jaunā valsts prezidenta kanclejas vadītāju. Rolai gan strādāt sanāks pavisam maz, jo jaunās Saeimas vēlēšanas gaidāms jau septembra vidū. Toties viņai, tāpat kā citiem aizejošiem deputātiem, līdz ar mandāta nolikšanu pienāksies kompensācija vairāku deputātu mēneša algu apmērā. Latvijas tautas priekšā svēru būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Zaļo un Zemnieku savienības Saeimas frakcijas deputāte 1965. gadā dzimusī Dita Rola ir Rucavas pamatskolas direktore un Rucavas novada domas deputāte. Viņai ir maģistra grāds izglītības zinātnēs. Pirms viņas no deputāta mandāta atteicās 2 Kurzemes apgabala ZZS biedri, bet Rola piekrit, jo plāno startēt arī nākamajās Saeimas vēlēšanās. Jaunā deputāte ir informēta, ka jau rudenī par 2 mēnešus ilgu dalību parlamentā saņems kompensāciju 3 mēnešu algu apmērā, jeb apmēram 4200 latus pirms nodokļu nomaksas. Esmu to dzirdējusi un noteikti jau, kad viss notiks tā, kā tam jānotiek un kā ir paredzēts. Tā nav prioritārā lieta, protams, bet, protams, es respektēju to, kā ir satversmē rakstīts. Zaļo un Zemnieku frakcijas vadītājs Augusts Brigmans gan nav pārliecināts, vai Rolai būtu jāsaņem kompensācija. Es pieņemu, ka cilvēks, ja viņš ir, teiksim, tā uz šādu laiku ienāca, viņam būtu loģiski pateikt, nē, kompensācijas nevēlos saņemt. Brigmans stāsta, ka frakcijā pārunāts par to, vai Gundara Daudzes atbrīvoto vietu Saeimā īslaicīgi aizpildīt, tomēr izlemt sekot paredzētajai kārtībai. Taču to, vai piekrist kļūt par deputātu, izlēms katrs kandidāts individuāli. Dāvis Valdnieks, Juris Binders, TV3 ziņas. Ja ārkārtas Saeimas vēlēšanās negaidītu uzvarētu apvienības Saskaņas centrs, tad partija būtu gatava veidot koalīciju ar pašreizējo varas politisko spēku Vienotību.
Saskaņieši esot aizmirsuši pāri darījumi pēc iepriekšējām vēlēšanām, kad durvis uz ministru kabinetu viņiem slēdza. Tomēr šādā gadījumā nacionālistiem Visu Latvijai, Tēvzemei un brīvībai LNNK būtu jāturpina darbs opozīcijā. No Saeimas nama ziņo Linda Bagone. Jau ierasts, ka vispirms valdību veidot uztic Saeimas vēlēšanās uzvarējušajai partijai. Reitingi rāda, ka tā visticamāk varētu būt Saskaņas centrs. Viņi norādījuši, ka ir gatavi veidot koalīciju ar vienu politisko spēku, kuru nešķir nacionāla rakstura domstarpības. Vietas iespējamajā Saskaņas centra koalīcijā nebūtu nacionālistiem Visu Latvijai, Tēvzemei un brīvībai LNNK. Tāpat arī Latvijas pirmajai partijai Latvijas ceļam, kuriem iekļūšanu Saeimā saskaņieši neparedz. Mēs neuzvedīsimies, kā uzvedās Vienotība pirms 10. Saeimā un momentāli noraida visus partnerus, kur nākotnē var palīdzēt to stabilitāti viņam garantēt. Mēs uzskatījām, ka liela kļūda bija 29 deputātus nepieņemt valdībā un ar to nedabūt absolūtu vairākumu parlamentu. Vienotībai gan būtu jāapzinās, ka finanšu, kā arī ekonomikas ministrijas vadība šoreiz ietu seceni. Tikmēr par iespējamās koalīcijas izveidu kopā ar Saskaņas centru domstarpības valda pašā Vienotībā. Kamēr ārlietu ministrs Ģirds Valdis Kristovskis šādu iespēju kategoriski noraida, Saeimas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa ir pretējās domās. Taču, lai mazinātu konfliktu atblāzums sabiedrībā, frakcijas sēdē deputāti vienojušies publiski netīro veļu vairs nemazgāt. Par koalīcijām lems vēlētājs, un par jebkuru potenciālu koalīciju var runāt tikai tad, kad ir notikušas vēlēšanas. Un šobrīd tās visas ir tādas minējumu spēles, kas būs, ja būs. Tikmēr Saskaņas centram nākot pie varas opozīcija atkal nāktos palikt vislatviešiem. Tādēļ viņi neizprot daļu Vienotības deputātu vēlmi vadīt valsts kopā ar saskaņiešiem. No Vienotības daudzi cilvēki ir sašutuši tieši par šādām runām, jo tas nav nekādā veidā saskaņots. Un, lai tad viņi arī iekšienē lemj, kāpēc tas tā notiek. Bet tieši tas, es domāju, arī vēlētājiem būtu jāapzinās, ka vienīgais spēks, kurš skaidri un gaiši pasaka, ka ar šo ideoloģiju, kamēr Saskaņas centram ir šādas nostādnes, Visu Latvijai, Tēvzemei, brīvībai un kā Nacionāla apvienība nekādā veidā neveidos nekādas koalīcijas. Parādnieks vēlētos redzēt Latvijas koalīciju, kurā iekļautos arī viņa pārstāvētā apvienība. Linda Bagone, Ingmars Stankevičs, TV3 ziņas. Zatlera reformu partija publiskoja daļu no ekonomiskās programmas. Tajā galvenais uzsvars ir likts uz nodokļu politiku. Bijušais prezidents neatklāja, kurš būs partijas premjera amata kandidāts un uz kādiem amatiem pats pretendēs. Toties Zatlers pirmo reizi publiski izteicās par partijas strīdu ar Latvijas Sarkano Krustu un komentēja slepeno dīvānu skandālu. Zatlera reformu partijas birojā šodien daudz cilvēku, pārsvarā pensionāri, kuri interesējās par jaunā politiskā spēka tapšanas gaitu. Starp viņiem manām jau zināmie Zatlera atbalstītāji – bijušais Vienotības Saeimas deputāts Klaus Olšteins, bijušais valsts prezidenta strateģiskās analīzes komisijas vadītājs Roberts Ķīlis un arī Zatlera ekonomiskās programmas viens no autoriem Vjačeslavs Dombrovskis. Šodien partijas pārstāvi prezentēja ekonomisko programmu, plāno cīnīties par nodokļu samazināšanu darba spēkam, mājokļu nodokļa palielināšanu un samazināto PVN likmju atcelšanu. Tiem darba devējiem, kuri pieņem darba ilgstošus bezdarbniekus, tas ir tos cilvēkus, kuriem nav darba vismaz 1 gadu, piešķirot viņiem pilnīgi 100% atlaidēs par sociālo nodokļu. Tagad 1 gadu viņiem nevajadzēs maksāt nekādus sociālos nodokļus par šiem cilvēkiem. Protams, ka pie nosacījuma, ka viņi paturēt šos cilvēkus vismaz 1 gadu arī pēc tam. Eksprezidents pirmo reizi komentēja partijas strīdu ar Sarkano Krustu. Atgādinām, ka Zatlera reformu partija sava logo krusta krāsu ir nomainījusi uz violetu, taču Latvijas Sarkanais Krusts arī ar to nav mierā. Zatlers